Labdien! Mans vārds ir Melta Januša Rauba, un es pārstāvu zīmolu Melitas darbnīca. Iepriekšējā video stāstīju par biškrēsliņu, un pilnīgi dabiski likās, ka nākamajam stāstam ir jābūt par vērmeli, kur, kā vienmēr, kā jau dabā, augs viens otru papildina. Tā arī man bija sajūta, ka biškrēsliņš un vērmeli viens otru papildina. Vērmele uz mums, uz mūsu lauku iedarbojas dziļi, maigi un dziļi. Tas ir kā? Vērmele ir spēcīgs attīrošs augs, un arī hidrolātā viņš ir spēcīgi attīrošs augs, bet vairāk attīra no tiem smalkajiem piesārņojumiem, kuri mums ir mūsu šai ēteriskajā laukā, un arī mūsu galvās, un mūsu sirdīs, un mūsu sajūtās. Un varētu teikt, ja ir tādi maģiskie piesārņojumi, ja mums ir sajūta, ka mūsu laukā ir kaut kas ļoti tāds, ko mēs galīgi nesaprotam, pieslēgumi, egregori, lielās lietas, kuras ikdienā cilvēks pat nevar pamanīt, bet ir sajūta, ka vajag kaut ko stiprāku, kaut ko spēcīgāku. Tad ņemam vērmeli palīgā. Klasiski tātad tas, kas ir par vērmeli, ir pretiekaisuma, antibakteriāls, attīrošs, palīdz atbrīvoties no svešām enerģijām un cilvēkiem. Kad mums liekas, ka kāds cilvēks ar viņu runājot, pēc tam mums ir tāda neforša sajūta, tad mēs varam savu lauku attīrīt ar vērmeles hidrolātu. Jūs ziniet, otram cilvēkam varbūt ar to nav nekāda sakara, bet mēs visur ejam, visu kaut ko piedzīvojam, ar visu kaut ko miedarbojamies. Un tas lauks, kas ir ap mums, ir ar visu kaut ko pilns un bagātīgs. Un vienam tas der, un kādam tas neder. Un tad aktīvā miedarbībā ar citiem cilvēkiem ir tāda sajūta, ka kaut kas tā kā salipis, tā kā samudžinājies, tā kā nav laba sajūta, tad ņemiet palīgā vērmeli un smidziniet tieši matos un uz skausta. Vērmele tieši strādā ar šiem slāņiem, jo mati ir mūsu antenas arī tiem cilvēkiem, kuriem nav matu. Mūsu galva ir tā vieta, kur ir antenas uz kosmosu, vai ne? Man arī bišķiņa antenas uz kosmosu ir gaisā. Un tā ir tā vieta, kur mēs visvairāk uzsūcam enerģijas, kas grib mums piesūkties, vai kas jau ir piesūkušās mums, var teikt, kā parazīti. Bet īsti mēs nevaram saprast, kas tur ar to ir. Jūtamies slikti, domas velk uz citu pusi, nevaram savākties. Un apmēram tāda tā enerģija, kurai vērmeli var palīdzēt. Ja mums ir pilnīgi apzināti skaidrs kāds egregors, no kura mēs gribam tikt vaļā, vai kāda dzīves situācija, kur ir iejaukušies citi cilvēki vai citi notikumi, kas nav saistīti ar mums, un mēs no tā gribam tikt vaļā. Tad mūsu laukā ir tādas tā kā neredzamās saites, kuras mūs tur kopā. Tad vērmele ir viena no tām, kas šādās reizēs palīdz. Varbūt esat dzirdējuši, ka pirtnieki izmanto rituālus, kur tiek iesaistīta vērmele, tieši saišu nodedzināšanai. Mēs kvēpinam vērmeles kvēpeklīšus, lai kaut ko pārgrieztu, kaut ko pārdedzinātu, kaut kas pārtrūktu, apzināti rituālu veidā. Tad ikdienā mēs varam lietot vērmeles hidrolātu, lai šo savu lauku attīrītu no šiem pieslēgumiem, maģiskiem pieslēgumiem. Ja jūs tādus sajūtat, vai jums ir sajūta, ka tāds varētu būt, tad pūtiet, lietojiet tieši šajā vietā, un vērmele ar to tiks galā. Vērmele palīdz noturēt to savu lauku, kad ir sajūta, kad ir saplūdums ar kādu cilvēku kopā. Viens ir tas, ka mums patīk saplost ar cilvēkiem kopā un justies nevis es, bet mēs. Es arī bieži saku mēs.
Bet tad, kad ir sajūta, dzīvē notiek tādas situācijas, kad ir vajadzība pabūt tikai es manā laukā, es manā dzīvē, es manā fiziskajā telpā, arī vērmeles hidrolāts var nākt palīgā un uztaisīt to burbuli, kur mēs esam pat esot cilvēkos. Šādas īpašības, kuras šobrīd es minu, ir vairākiem hidrolātiem, bet katram viņam ir sava šķautne. Katram viņam ir sava nozīme un savs raksturs. Tāpatās kā ir sievietes un vīrieši, bet tomēr katrs ir savādāk. Tādā kā salīdzinājumā var izstāstīt. Tāpat arī ir hidrolāti ar kopīgajām iezīmēm, un tomēr katrs ar savām iezīmēm. Šīs aizsargājošās un robežu funkcijas veido daudz hidrolāti. Dabā to var ļoti labi redzēt, kā aug koki, kā aug augi, kā aug puķis, kas ar ko draudzējās un kas galīgi kopā neaug. To mēs redzam dabā, un tāpat arī ir ar hidrolātiem, jo tas ir tas pats augu gars, tikai citā frakcijā, un šajā gadījumā tas ir caur ūdens molekulām, caur ūdeni augu gars šādā tilpumā, manā gadījumā. Kāda ir tā mana pieredze ar vērmeli? Manā dārzā, manā vidē vērmelē īsti nepatīk. Tik daudz kā vērmeli hidrolāta ievākšanai man sanāk izaudzēt, bet ne vairāk un ne mazāk. Un arī vienu gadu man viņa nemaz neizauga. Bet ļoti, ļoti labi man izauga 19. gadā. 19. gada vasarā man bija tik daudz un tik kupla vērmele, un 20. gadā to man vajadzēja dzert. Un vajadzēja daudziem dzert, un tas bija viens no tiem augiem, kurš palīdzēja veselīgi iziet no tās pandēmijas, no tās slimības, kas skāra mūs ļoti daudzus. Toreiz es atceros, man pazuda garšai smarža, un vērmele bija tā, ko es dzēru ļoti, ļoti daudz, un pa laimi es nejūtu to rūgto garšu, tāpēc es viņu varēju iedzert tādās devās, cik tas bija nepieciešams, jo vērmele ir ļoti, ļoti rūgta. Kaut kādu 2 nedēļu laikā, manuprāt, man atgriezās garša. Smarža neatgriezās ilgi, bet es nezinu, kā būtu bijis, ja es nebūtu dzērusi vērmeļu tēju un man nebūtu šis brīnišķīgais augs. Vēl vērmele ir tāds augs, lai ar viņu miedarbotos, tiešām ir vajadzīga liela drosme. Tas ir mans novērojums, kad klienti izvēlās hidrolātus pirmo reizi. Pamēģinot vairākus, vērmele nebūs tai skaitā. Viņa nav no maigajiem ikdienas augiem. Ne hidrolātā, nekā savādāk. Nē, hidrolātā viņa būtu visvieglāk lietojama. Protams, ka jūs varat arī lietot viņu iekšķīgi šādā veidā, vai pa taisno iepūšot mutē un ļaujot siekalām ar miedarboties un pasins vadiem pa limfu aizplūst uz vajadzīgajām vietām mūsu ķermenī. Bet vērmeli izvēlās apzināti. Vērmeles hidrolāts, viņam ir tāda īpašība, gatavojot vērmeles hidrolātu, manas sajūtas parasti ir ļoti klusas, dziļas. Visu hidrolātu gatavošanas laiku es katru gadu pierakstu sajūtas, domas, kas notiek apkārt, kā veidojās hidrolāts. Ir tas, kad es katru reizi gatavojot hidrolātu, un šobrīd arī ir tā sajūta tāda dziļuma, tāda dziļa, klusa sajūta, kā pie sevis, kā kaut kur dziļi, dziļi pie sevis, kad nav ne domām vietas, ne spriedelēšanai, ne runāšanai. Un tāda
enerģija, kā kādā ļoti vecā, senā pagrabā, kur top kaut kas maģisks, kādas brīnumzālītes, kāds maģisks dzēriens, kāds maģisks brīnumu līdzeklis, kas ir no vienas puses visiem pieejams, bet tomēr to atslēdziņu uz šo brīnumu līdzekli var atslēgt ne visi. Tikai tie, kuri var, grib un kuriem ir drosme. Mēram tāda tā enerģija man ir katru reizi miedarbojoties ar vērmeli, it sevišķi tad, kad viņa destilējas. Viņa pret sevi rada tādu cieņu, ka ar tā vienkārši pieiešanu un papūšanu tā garām skrienot, pat rokās nedodās. No vienas puses. No otras puses, vienkārši ļaut sev ar vērmeles garu izcelt no sevis to dziļumu, maģiju, un to maģiju, kas ir katrā individuālā cilvēkā, kas nav nekas vispārīgs vai nekas apslēpts, tāpat laikā ir apslēpts katrā sevī. Un vērmele tiešām jautā, vai tu esi pietiekami drosmīgs, drosmīga, lai kopā ar mani aizietu līdz tiem kamberiem, līdz tām drošajām atvilknītēm. Un es kā atslēga, vērmelīte kā atslēga, atslēgtu tās durtiņas, kur ir paslēpti tavi talanti. Un tie talanti, kas ir varbūt aiz paudžu paudzēm, aiz dvēseļu dvēselēm aizslēpti, bet tiešām jābūt drosmīgam, lai viņu izvēlētos. Tāpat laikā bez drosmes atkārtošos, smidziniet matos, smidziniet uz skausta, lai attīrītu mūsu antenas, lai mēs varētu uztvert to informāciju, kas ir mums nepieciešama, un nepaturētu matos to, kam tur vairs nav vietas. Attīroša, drosmīga, dvēseles elpas atvērēja, tāda ir vērmele.